Valsts policija informē, ka Latvijā ir vairāk krāpšanas gadījumu, ka no iedzīvotājiem ir izkrāpti vairāki nekustamie īpašumi. Man kā nekustamā īpašuma aģentam tas liekas traki, bet neiespējami, jo iepriekš arī vēsturē ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem īpašumi ir vienkārši atņemti, izkrāpti, un tas notiek. Bet, lai tu kļūtu par nekustamā īpašuma aģentu Latvijā, tev ir katru gadu jāiet kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Un kādos no šiem kursiem pie mums viesojās notāre, kura pieskārās arī jautājumam par krāpšanu ar nekustamo īpašumu. Un izstāstīja mums schēmas un kam jāpievērš uzmanība, lai mēs pasargātu mūsu klientu. Es varbūt niansēs neiedziļināšos, nestāstīšu tās schēmas. Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds noslēpums, bet vienkārši negribu, lai jums ir kaut kādas muļķīgas domas. Tāpēc, uzsākot darbu, es vienmēr pārbaudu dokumentāciju, arī formējot darījumu, es veicu darījumu izpēti, lai mēs samazinātu šo krāpšanas iespējamību līdz minimumam. Un tāpēc man šķiet ļoti interesanti. Jūs man te daži rakstat komentāros zem iepriekšējiem video, ka man ir tādi pircēji, kuri speciāli neiet pie aģentiem, un man jums tāds jautājums. Padomājiet, kāpēc? Padomājiet, kāpēc ir tādi cilvēki, kuri izvairās no nekustamā īpašuma aģentiem. Vai viņiem ir labi nodomi? Jo nekustamā īpašuma aģents, manuprāt, ir win-win priekš visiem. Es sagatavoju dokumentus darījumam, un es pircējiem iedodu arī atlaižu kodu hipotēkas noformēšanai, un nereti ir tā, ka pircējiem nemaz nav jāmaksā hipotēkas noformēšanas maksa, un viņš var vairāk samaksāt tev par to dzīvokli. Ja vēlies pasargāt sevi un samazināt šādu krāpšanas iespējamību līdz minimumam, pērkot un pārdodot nekustamo īpašumu, sazinies ar mani, strādāsim kopā, un es visu pārbaudīšu.